ja pērkontēvs būtu copmans, viņš noteikti būtu spinningotājs, nevis blitkotājs, jo kā gan citādi mēs decembra vidū varētu būt uz Lobes ezera laivā. Šodien noteikti būs interesanti un laba cope, jo vienmēr ir izdevusies cope. Vai nu man, jo es kaut ko noķeršu, vai ja arī es nenoķeršu, tad būs izdevusies cope jums, jo prieks taču vienmēr, ka jūs kaut ko noķerat, bet kāds cits nenoķer. Jo kur gan vēl labāk sajūt laivu bāzē kādu satikt, un kad cilvēks tev saka, nu šodien galīgi nekas neķērās, tu viņam atbildi ļoti labi ķērās, ņēma visu pēc kārtas. Tā kā, nu, redzēsim, būs super copa vai no mums, vai no jums, bet, nu, dodamies iekšā. Šeit esmu no Skābāžu laivu bāzes, tepat ir tādas saliņas, gar viņām arī mēģināšu no sākuma strādāt ar kaut kādu silikonu gumiju. Tā sākšu ar šādu basaru. Gaišu ar klasisku sarkanu astīti offsetā. Pastīsimies kā ar zālēm, kāds dziļums, izstāst, ka diezgan augsts. Nu, tā kā ūdens ir samērā augsts, ledus ir nokusis, bet nu nekāds jau siltais viņš nepalika. Tā, meklējam tādus aizvējiņus. Es domāju, ka tā līdekļa arī nav stulba, tā kā mēs negrib, lai mūs visu laiku pūš projām un traucē. Paēdām starp tādām smukām saliņām. Interesanti, kas vairāk ir skaitā priecīgi spinningotāji, ka var tikt uz ezeru, vai blitkotāji bēdīgi, vai bēdīgi blitkotāji, kas netiek pablitkot. Bet, nu, veči esam uzmanīgi, arī uznāk kaut kur pirmais tāds ledus, nu, nav tā zivs tā vērts, mums tomēr gaida ģimenes mājās, draugi, bērni, tā kā neriskējam. Tiksim uz ezeriem, gan pablitkot, gan paspinningot, tā kā esam uzmanīgi. Nu, arī tie laivās braucēji, jo šitādā laikā iekrist ezerā, cita tas ūdens te ir, kas tas pa metienu. Jā, dažas minūtes un ķermenis sāk atzist. Tā kā domājam, jā, vispirms par drošību, vestes un tā tālāk. Jau šīs gads kopumā jau krimināli traģisks ir bijis. Nu tā vairs nevar turpināt, cik mēs te esam Latvijā palikuši. Kaut kāda atbildība jāuzņemās, vai ne? Tā, nu, kaut kāds 10-15 minūtes šito pamētāšu, tad mēģināšu iet kaut ko bišķi skaļāk likt. Tā liekas, vai varbūt. Ja pats nevar atrast, tad varbūt vajag kādu māneklīt, kas viņš sasauc. Kas tur ir? Ir? Veči ir? Laba. Pasties, samērā atrada. Basariņa. Nu, ko, veči? Pateica, kaut ko skaļāk, neko skaļāk nevar. Smuka krāsiņa, brūnganīgi. Tā, šito veltu zivtiņu, kā solīja dzimšanas dienā manam top komentētājam, čomam Mārcim, lai tā Norvēģijā smukas copītas. Cerams, ka nākamgad sanāks kopā uzcopēt. Es domāju, ka šis ir maziņš mēriņš. Nu, 50 viņa ir. Tā te astīt, ja pielikt klāt. Mārcī šitā iet par tevi. Ui, nesmuk tev paņēma. Nekas viņai nenotika. Smuka aizpeld ūdens vēsts ir, asintiņas tur nav. Un tā kā rokas mums paliek copē slapjas, noteikti rudenī īpaši ziemātu ielīt līdzi un apakšā padirsen. Tā tad nesaldējam rokas un nesaldējam pārējās svarīgās ķermeņa daļas. Jā, tagad tas ezers ir smuks. Daudz saka, ka tur izķerts, citi, kas tur māk tās lielās līdekļas ķert kaut kādu esot un ķer, kā viņi ķer, kas to lai zina. Es vēl, teiksim, neesmu atkods. Nekāda man te īpašie loma nav. Vispār nekādi jau īpaši milzīgās man tās līdekļas nav. Gan jau kaut kad trāpīsies. Vai es tad būšu gatavs viņu izjūgt? Te jau manīs. Kādi jums vispār stāsta Lobes ezeru? Man te tie asari vairāk ir priecējuši, nevis līdeks. Tāds lielākais 40 ir šogad 36.
Tā uzlikšu tādu spro, kāds brītiņu pamētāju basaru. Uzlikšu spro, kas man paglāba Auziņu ezerā no nulles, kad ar Kasparu bijām. Interesanti arī, ka Kasparam nav zivs lielāk par 90. Varētu mums tādas sacensībiņas, tādas neklātienes, kurš tiks. Viņš gan copē kādas 5 reizes vairāk pa mani, vai 10 reizes vairāk. Man liekas, viņš ir uz ūdeni vairāk nekā guļ. Cik smuki. Es vismaz, kad atbraucu uz copi, es baudu copi un šancēju. Nezinu, kā jūs, bet es, piemēram, fiziski noteikti neatpūšos, bet es garīgi atpūtu un tas pārdoms ar sevi uzdevums, ja, kad kustēties, meklēt un kaut kādu izaicinājumu. Tas man noteikti dod tādu restartiņu. Bet fiziski, fiziski tā nekāda atpūta nav. Un tā kā arī Kaspars man teica, vēl pēc copas ir jāatbrauc mājās, ja, un sievai, tā laikam kaut zālīt, un sievai vēl jāizliekās ir, ka tu neesi piekusis un labprāt vēl kādu mājas darbu izdarīt, ja, jo citādāk, lai nav tā, ka tā diena pagājas pilnīgi projām no mājas, bet vai gribās kaut ko tajā mājā pēc tādas copas aktīvas darīt? Protams, ka nē, protams, ka negribās. Bet pienākums ir pienākums, un pēc tam jau pēc tādas kārtīgas copas un vēl pastrādāšanas, tomēr otrā dienā tas gandarījums ir lielāks. Daudz ir tāds koncentrēšanās uz tām lielajām zivīm un tam līdzīgi. Es tiešām esmu priecīgs par šito piesnieku, kas bija man 3-4 iedod tādas piesnieks pa copu, un es saku, es esmu bijis veiksmīgā copē. Uz ezeru redzu vēl kaut kādas 2 laivas. Priekš darba dienas decembra normāli. Vasarā gan es esmu bijis tā, kad nesatiek nevienu laivu. Kaut gan tas ezers neizceļās ar īpaši līdaklu lomiem. Un spinningotāji te nav tā, ka super. Vasarā vēl brauc to sasrīšu paķert. Un tā līņa cope tā mūsdienās nav tik populāra. Kaut gan nākamgad es te gribētu atbraukt beidzot līņos. Nopirku mačkātu. Un tas man stāv. Kas tur? Zivs? Ir. Uzmet klājumiņā un ir. Kaut kur jau vedā mani. Jau. Te jau kaut kas būs labs. Atkabināsies. Iesmelsim, ne? Šitā jau smukāk ir. Bet viss jau viņas ir smuks, vai ne? Tā, posties jau 55 centimetri. Tātad 50, 55, nākamā 60. Smuka, taču viņš smuka, vai ne? Uz tikšanos, draudziņi. Tātad pagājuši gadu mēs uzrīkojam tādu draugu lobu sapropeli. Pagājuši gadu mums bija 4 laivas. Nākamgad gribētu vairāk, kādas 8, maksimums 10. Bet tā, lai būtu draudzīga kompānija, lai ir parunāti draugi, varbūt kādi 1-2 laivas no malas, kādi vietējie, varbūt, kas vēlās pēzēt, parunāt par copu šeit. Tā, lai pēc tam ir interesanti arī popļāpāt mazliet. Mums bija bez tādas dalību maksas, un katrs vienkārši samaksāja sev par laivu. Šogad, tas ir nākamā reize, varbūt varētu kādu nelielu dalības maksu arī, tā, lai var uzvarētājiem iedot kādu bonusiņu, klāt. Saulīte uzspīd. Šī tāda saulīte pat nācerās, kad es šomēnes biju redzējis. Tā skatāmies, cik tā mierīgs ir, kamēr visā ezerā liels vējš, tad tāds aizvējiņš pilnīgs. Tā kā nerunājiet skaļi, Klusāk, nebiedējiet zivs. Kas tur ir? Nē, zāle. Nē, ir.
kāds maziņš. Šis laikam ir šogad vai pagājuši gadu bērniņš. Jā, 3 centimetri. Nu, pārskaties, kāds mīļumiņš. Tātad no zaļām makšķerniekam, Kaspar Pukst, es zinu, ka tu šitā skatīsies. Šo es veltu tev daudz laimes tev aizgājušajā dzimšanas dienā. Šitais iespējams būs tavs tas metrs, kas augsts tagad šeit Lobes ezerā. Jā, laiciņš ārā šodien forši. Tā nu kāda stunda, kaut kāda kontaktiņa nav, klusums. Ko daram? Ejam bigbaitā. Ošīlūra, cūkas un tā tālāk. Tā kā mēģinam šeit, esam jau bišķi tālāk no krasta, ir tādi pudurīši, jau tādi papūši. Bet kopumā te ir dziļāks, tā kā izmetam ēkur, lēnām slīdam un mētājam mazliet pa dziļumu. Varbūt, varbūt nebūt. Var arī nebūt. Tā kāds man ir Lucky John 110 grami, bet viņš tāds paciets. Es domāju, ka 150 droši var lidināt ar viņu. Spolīt man ir Royal Legend, ja? Tas ir kāds AliExpress, pavisam lētais gals. Kā atsauksmes labs, 40 €. Tāds komplekts pavisam vienkārši, kāpēc tik vienkārši komplekts? Teicu, es jau godīgi nezinu, vai man tas bigbaits aizvilks. Pavilks, nopirkt tā, lai man rudeni ir, ko uzmest. Piemēram, šādā copē, šādā klajumiņā, ja, kur zālītes ir smuki. Bet, vasarā noteikti tā nebūs man lieta. Tā kā negribējās baigi ieguldīties. Es zinu, piemēram, kas man tur tvičošanā un tam līdzīgi, ja, kur noteikti tikko uzlabot, tā kā, tur es esmu gatavs, teiksim, kaut ko piepirkt, kaut ko labāku, ja, tas polīt noteikti klāt un tā, bet bigbaitā, tā arī varbūt citiem varētu ieteikt. Paņemam, patestējam, un tad jau, ja iepatīkās, tad pērkam, jo tie copas stili tiešām tik daudz ir, tie copas stili tik daudz, un kamēr tu neesi pamēģinājis, kā tu vari zināt, ne? Varbūt man arī noķerstēt, metru, tā kā uz saslimšu, bet es šaubos, veči. Tā, kur man kastīt, tātad pamainīsim, uzliksim J-Fish un Chunky. Tā Kaspars teica, ka šitam māneklim baigi netic, tieši krāsojumu, kad pārāk tas kontrastains un ja būtu balts sarkana, ast vai otrādi, tad vairāk ticētu. Varbūt varētu piekrist, ja pārāk patriotiski bija iespējams, ka nopirku. Bet, laidīsim iekšā ūdenī. Ūdens tāds diezgan saduļķots ir. Ja, tāds dzeltenīgs diezgan ar daudz kaut kādiem tur sanesumiem. Tā kā mētam uz zālīšu pusi un spēlējam. Tur zāli. Nē, ir, jau ir. Domāju, ka zāli, tā kā pretestība, jau ir. Aizgāja. Bet bija. Tas kāds ciets baigi jūs neredzējāt, bet bija. Tēt, man ticamība ir jau bišķi lielāka šitam visam procesam. Tā reku priekšā pudurīts viens ekur otrs. Tādu zāļu tad mēģināšu šitā čikš vēdeklīt izmētāt. Un pēc tam es pārbraukšu atpakaļ un starp nākamajiem pudurīšiem slīdēt cauri. Tā, tūlīt būs 3:00. Tā tad jau super daudz laiks vairāk nav atlicis. Ja bija paredzējis no sākuma stundu uz bigbaitu, tagad es laikam iešu līdz galam, jo to asarīt man vairāk jau nevajag. Tie vilniši arī tie tā, sāk dzesters palikt, sirsniņu var sasildīt, tā tad liela zivs. Ejam līdz galam bigbaitā. Vai par ko sinoptiķi nemeloja, bet par to, ka pēc 3:00 sāksies pastāvīgas lietas, par to tiešām viņi nemeloja. Tiekās citreiz.